Tēta. Sveiki visiem! Trešdienā 14:00 e-commerce Drive aģentūras Facebook laivā, kur mēs stāstīsim, un šodien tas mūsu temats ir top kļūdas ERP integrācijām ar internetu veikaliem, kas jūsu uzņēmumam var maksāt tūkstošus. Un mēs šajā laivā iziesim cauri, šajā kā pāreidē iziesim cauri dažādiem jautājumiem, tiem, kas varbūt nezina, kas ir uzņēmēji, kas sāk varbūt to ceļu, vai jums ir internetu veikals, kurš ir pamazām izaudzis, un jums ir diezgan liela nokļuva ar produktiem izveidojusies, bet jūs nekad neesat saskārušies ar tādām kā ERP sistēmām vai nokļuvas sistēmām, kuras tiek integrētas ar internetu veikaliem, tad šīs Facebook Live ir tieši priekš jums. Jo mēs izstāstīsim dažādas lietas, kas ir ERP sistēmas, kāpēc viņas ievieš, kādas ir tipiskākās kļūdas, parādīsim dažādus tur scenārijus. Tā es domāju, ka būs ļoti vērtīgs Facebook tiešraide. Tādēļ mēs novērtētu jūs paņemtu nošērotu šo tiešraidi un padotu tālāk, jo noteikti jūsu draugu radu paziņu lokā ir uzņēmēji, kuriem šis jautājums ir ļoti aktuāls. Tātad šodienas plāns. Izstāstīšu par to, kas ir ERP, kāpēc uzņēmumi ievieš ERP sistēmas, kad ir īstais laiks, kad ieviest šo ERP sistēmu. Runāsim par 20 izplatītākajām kļūdām, integrējot tieši ERP sistēmu ar internetu veikalu un padomu, kā veiksmīgi integrēt tieši, kas ņemt vērā, kurām lietām iet cauri un kas vai kā ir jāplāno šī ERP integrācija, vai kas tie veidi lietas, kuras vērts saplānot. Par mums, e-commerce Drive aģentūru, mēs nodarbojamies ar mājaslapu un internetu veikalu izstrādi, uzturēšanu, digitālā reklāma. Mums ir jauns pakalpojums, kas sācies ir no septembra, Google reklāma, Meta, tas ir Facebook, Instagram, TikTok reklāma, SEO optimizācija, datu analītika, SEO teksti. Tas, ko mēs darām, mēs nodrošinām maziem un vidējiem uzņēmumiem pilnu šo e-komercijas pakalpojumu ciklu, sākot no pašas platformas izstrādes, reklāmu, lai jums nāk apmeklētāji, SEO optimizācija, integrē nokļuvas sistēmu, CRM sistēmu, attīsta teksti, datu analītika. Līdz ar to jūs ļoti daudz pakalpojumus varat nākt vienkārši pie aģentūras un strādāt ar mums un nesteigāt apkārt pie vairākām. Šeit ir daži klienti, ar kuriem mēs esam strādājuši dažādos projektos, tur ar internetu veikalu izstrādi, mājaslapas, optimizācija un dažādi citi pakalpojumi. Tīri jums tā zināšanai par to mūsu pieredzi. Un par mums mēs esam attālināti strādājoša komanda. Mums ir kolēģi Rīgā, Valmierā, es pats tālu no Cēsīm sēžu Jelgavā. Viena kolēģi mums pat ir Igaunijā dzīvo un strādā. Tā kā mēs esam dažādās Latvijas vietās. Mēs esam 10+, kāpēc es saku 10+ speciāls komanda, tāpēc, ka mums ir, teiksim, tā pamatkomanda, kas mēs ikdienā strādāja, kā darbinieki, un tad mums ir dažādi partneri, kas pieslēdz atkarībā pēc vajadzības. 15 vairāk kā 15 gadu pieredze nozarē, un daudz un dažādu projektu esam norealizējuši klientiem aizdītajos gados. Šajā Facebook tiešraidē mēs runāsim par šīm ERP sistēmu integrāciju ar internetu veikaliem. Pieredze mūsu, ar kādām sistēmām mēs esam strādājuši, kuras mēs esam integrējuši, šo sistēmu piegādātāji un izstrādātāji, protams, citu uzņēmumu, bet tas, ko mēs darām, kad uzņēmums grib ieviest ERP sistēmu, tad viņiem vajag palīdzību no mājaslapas internetu veikalu izstrādātājiem, kad, hei, sistēmas ražotājs uz sistēmu uzstādīs, ieviesīs, bet vai jūs varat palīdzēt mums saslēgt visas tās sinhronizācijas, integrācijas, datu apmaiņas, lai šie pasūtījumi, rēķini, statusi pasūtījumiem staigās starp sistēmām. Tas ir tas, ko mēs palīdzam uzņēmumiem. Mums ir pieredze Tildas Jumija, Retico, Solcraft, Anklau, Horizon, Norgate, USC, tad ir tāda BSS sistēma, nokļuvas sistēma, mēs tā bišķi eksotiskāk, mēs tur vienam uzņēmumam ieviesām viņu. Un apakšniekāši pielikts JSON un API, tas tā, kad reizēm uzņēmumi atnāk pie mums ar kaut kādu neparastu vai, es teiktu, eksotisku nokļuvas sistēmu,
Viņi saka, jūs mācēsiet ieviest, mēs kaut ko sakam, ja šai sistēmai ir API vai JSON faili vai kādā formātā jūs varat tos datus dabūt ārā vai XML, tā sistēma jums var uzģenerēt tik pa laikam, lai mēs tos datus varam sākt, tad mēs šo integrāciju varam nodrošināt. Daži no mūsu projektiem, internetu veikalos, kur mēs esam integrējuši ar šīm te noktavas sistēmām, ir Sky and More. Tur bija tādu, custom risinājumu integrācija, diezgan interesanti, zina, apģērba veikals, tur dažādas dati mainās, vides tehnikai, tur arī viņiem ļoti interesanti, tur dažādi specifiski dati, ja. Spilvenams, Leno ir ļoti interesanti, tur starp 3 dažādām principā sistēmām notiek. Tā kā daudz dažādi projekti, kuros mēs esam veikuši šīs te integrācijas ar dažādām sistēmām. Tā kā mums ir pieredze, lai mēs varētu padalīties tiem uzņēmējiem, kuri plāno šo te soli veikt. Tāpēc ceru, ka tas, ko mēs esam iemācījušies, arī jums noderēs. Mūsu pieeja šajā te procesā, kad tiek veikta integrācija starp internetu veikalu un noktavas sistēmu, mums ir sistematizēta, ja, jo ir bijuši gadījumi, piemēram, tam pašam vairumniekam, ja viņam bija situācija, viņam iepriekšēji izstrādātāji bija sākuši veidot internetu veikalu un nepabeidza līdz galam, kaut kas tur viņiem nesagāja un integrācija arī nestrādāja līdz galam. Un tas, kā tas bieži notiek, kāpēc tā notiek tās neveiksmes, jau es pēc tam arī pastāstīšu precīzāk. Tur bija tā situācija tāda, ka, redz, piemēram, izstrādātāji klients saka, rekur man ir datubāze, rekur man ir noktavas sistēma vai ERP, vai mēs integrētu internetu veikalu, un tad pietrūkst tās sistematizētās pieejas, kur tiek sazīmēts, ok, šeit jums ir noktavas sistēma, šeit jums ir tur B2B sistēma, šeit jums ir kaut kāda grāmatvedība, šeit šādi faili steigā, tie ir uz internetu veikals, visu sazīmē, saprot, definē, ja, un rezultātā visiem ir skaidrs, un tikai tad sāk programmēt. Mums ir sistematizēta pieeja, jo, ja to neizdara, tad neapzinies pareizi visus procesus, un rezultātā vienkārši iebrauc, kā saka, zarā, un rezultāts ir nekāds. Kāpēc mēs vispār aktualizējam šo jautājumu par ERP sistēmu integrāciju ar internetu veikaliem? Tāpēc, ka pieprasījums pēc ERP un internetu veikalu integrācijas risinājumiem strauji pieaug, uzņēmumi aug, uzņēmumi attīstās, uzņēmēji saprot, ka kā biznesa procesu visus vajag apvienot, sistematizēt, vienkāršot, un tad viņi meklē risinājumus, un dienas beigās bieži vien šie te uzņēmēji nonāk pie ERP sistēmas ieviešana. Bieži vien šie te risinājumi ir nekorekti izstrādāti, un tur, kur mēs sastopamies, klients arī vienā projektā, mums ir tā integrācija uztaisīta, bet rezultātā tur tāpat kaut kas neslēdzas kopā, dati nesteigā, vai, piemēram, ļoti ilgi notiek sinhronizācijas ar datiem un atlikumiem. Līdz ar to mēs saskaramies bieži dažādām problēmām, kā rezultātā mēs saprotam, ok, mums ir jāsāk parunāt, šo vairāk pastāstīt. Daudz neskaidru jautājumu uzņēmējiem, kur arī viņi nāk uz konsultācijām runā un prasa uzdod jautājumus, tāpēc tas ir tāds, ko gribās palīdzēt. Un šobrīd, tie, kas nezina, pastāstīt nedaudz vairāk beigās, LIA nodrošina līdzfinansējumu digitalizācijai. Un šajā kontekstā jūs varat ar LIA finansējumu gan uzlabot un attīstīt savu internetu veikalu, jo varbūt jūs esošo vispār nav iespējams integrēt ar noktavas sistēmu, gan tajā pašā laikā mēs varam arī šo te noktavas sistēmu, jūsu ERP sistēmu, integrēt ar internetu veikalu. Un mums ir dažādi partneri, dažādos šajos uzņēmumos, kas nodrošina tās ERP sistēmas, kur mēs varam jums ieteikt, apzināties jūsu vajadzību, un iespējams to var salikt kā vienā projektā, pārbūvēt jūsu esošo internetu veikalu un ieviest jaunu vai vispār vēl nebijušu ERP sistēmu, saintegrēt un savu biznesu pacelt nākamā līmenī, kas jums ļauj strādāt daudz optimālāk. Tad, ķeroties klāt pie paša tā temata, tad tie, kas varbūt nav saskārušies šie jautājumi, kas ir uzņēmumu vadības, jeb ERP sistēmas. Tad ERP sistēma, angliskais nosaukums viņai ir Enterprise Resource Planning, ja, kas nozīmē, Enterprise ir kā uzņēmums, ja liela tāda struktūra, uzņēmums, ja, un resursu plānošanas sistēma. Un tā ir vienota
uzņēmuma vadības platforma, kas apvieno visas svarīgās funkcijas vienā vietā. Tur finanses, pārdošana, noliktava ražošana, ir citi uzņēmumi, kas ievieš projektu vadības, ja kaut kādus procesus, iepirkumi, tur inventāru un tā tālāk, vai pat HRs ir ļoti daudz dažādi moduļi. Ir tāda sistēma, kurai pēc tam pēc vajadzības tiek pieslēgti dažādi moduļi. Kā rezultātā vienkārši vienotā sistēmā tiek savākti dažādi procesi, kas ļauj, protams, pārskatīt visu biznesu. Un tad attiecīgi šī ERP sistēma palīdz uzņēmumam strādāt efektīvāk, jo dati ir vienu vietu un ir pieejami pats svarīgākais reālā laikā. Ja? Viņi nav izkaisīti dažādām sistēmām, kuras savā starpā nekomunicē. Un te vienkārši viens piemērs, paņēmu bildi no interneta, kad ir tad šī ERP sistēma kā bāze, un pēc tam attiecīgi tiek piebūvēts papildus vai pieslēgts vai var sastāvēt no daudz un dažādiem moduļiem, ja, kas pat finanses, human resource, tā kā cilvēka resursu pārvaldība, CRM, pārdošana, dažādi pakalpojumi, projektu vadība, e-komercija, inventory management, ja, tā kā noliktavas pārvaldība, ražošanas kaut kādi procesi, ja, piemēram, rūpnīca, kas ražo, pēc tam tiek tā prece piegādāta uz noliktavu, kur pēc tam noliktavā tā prece tiek piesaistīta internetu veikalam, ja. Tā kā ļoti daudz dažādi moduļi, protams, analītikas un dažādi moduļi tiek šajā sistēmā ieviesti, un rezultātā jums ir vienota sistēma ar centralizētu datu pārlūkošanu un menedžēšanu. Kāpēc uzņēmumi ievieš ERP sistēmas? Galvenokārt, lai apvienot visus svarīgos biznesa procesus vienotā platformā un nodrošinātu efektīvāku darbu visās nodaļās. Ir uzņēmums vai kaut kādas nodaļas, un tas vienmēr ir jābūt uzņēmumam, kur ir tur 50 vai 70 un vairāk darbinieki. Ir tādi klienti mums, kas, piemēram, ir uzņēmumā tikai 2-3 darbinieki, bet viņiem ir daudz dažādas preces, kas tiek tirgotas, un viņiem ir kaut kāda vienota sistēma, kurā tās preces tiek uzskaitītas, kur ienāk prece, viņi tās preces iereģistrē, pēc tam preces vajag publicēt internetu veiklā, tad publicē internetu veiklā, tā attiecīgi tālāk grāmatvedība strādā ar kaut kādu moduli, tāpēc tas nav vienmēr tas, ka ir jābūt lielam uzņēmumam, bet, protams, arī lielu uzņēmumi, dažādi uzņēmumi, kuri ievieš šīs ERP sistēmas. Otra lieta galvā, kāpēc ERP sistēma pirmkārt ir, teiksim, tā vienota, un līdz ar to viņa samazina ļoti lielu manuālo darbu un dažādas kļūdas palīdz novērst, ja, un reāli sniedz tādus uzticamākus datus par to, kas notiek uzņēmumā, un arī vadībai ir vieglāk pieņemt lēmumu, viss ir caurspīdīgi, ātri var sataistīt dažādas atskaites, ja, sistēma, kur dati ir centralizēti, sistematizēti, un tad attiecīgi vadība pēc vajadzības var palūgt, sataisiet no šādas atskaites, sataisiet šādas, savalkiet kaut kādas korelācijas starp dažādām sistēmām vai starp dažādiem moduļiem, starp dažādiem departamentiem un vienoti tā kā visu to apskatīt. Bet ejot bišķiņ detalizētāk, pa soļiem, tad viens ir procesa atkārtošana un efektivitāte, ja, mazāk manuāla darba, mazāk kļūdu, automatizē rutīnas procesus, samazina dublētu darbu rašanos dažādās nodaļās. Ja. Viens ir, piemēram, tiem pašiem internetu veikaliem. Tev ir noliktava kaut kāda ERP sistēmā, kurā ir uzskaitītas preces atsakumi cenas, un tad tev manuāli jāiet ir uz internetu veikalu un jāpārvalda šie te atlikumi. Tu var izdarīt automatizēti. Vai tas pats savadi internetu savadi preču aprakstus, nosaukumus, cenas šajā te noliktavas sistēmā, un tad tev vairs nav jāiet internetu veikalā, bet tu tikai nosinhronizē. Vai kāds internetu veikalā iepērkās, un uzreiz šo te pasūtījumu nosūta uz ERP sistēmu un tālāk tur apstrādā. Tā kā tas ir tāds mazāk manuāla darba, mazāk kļūdu, jo līdz kaut ko manuāli dara, tur var kaut kādas nepilnības rasties. Tā kā svarīgākais ir automatizācija un mazāks manuālais darbs. Otrs ir vienoti un uzticami dati. Piemēram, uzņēmumiem bieži vien ir dažādas sistēmas. Ir kaut kāda sākumā CRM, ir kaut kāds tā kā Excel, ja. Tam kaut kādu CRM ievieš. Tad ir varbūt e-pasta mārketinga sistēma. Tad ir vēl kāda klientu līgumu datubāze. Sākumā tur viss dzīvo parasti Exceļos. Tad ir kaut kāda grāmatvedība, tad ir laika uzskaites, kaut kāda sistēma, ja? Tad ir projekta vadība, un tas viss ir tā kā dažādās sistēmās, un šīs sistēmas savā starpā nekomunicē. Un līdz ar to tie dati nav tā kā savācami uzreiz uz sitienu,
par pārdošanu, finansēm, ja, dažādiem departamentiem, un tas viss jādara manuāli. Jums nav tāda vienota patiesība, tā saucamie single source of truth, ja vienotas patiesības, ja, par tiem datiem. Tad, kad ievieš šo te ERP sistēmu, tad uzreiz šīs problēmas tiek atrisinātas. Treškārt, labāki lēmumi un caurspīdīgums. Ja, vadība ir ātri, lai tu pieņemtu lēmumus, tev vajag datus un pieņemt uz emocijām. Reizēm intuīcija palīdz, zinu, bet reizēm ar intuīciju nepaļauties, līdz ar to tev vajag skatīties uz reāliem datiem, ja, un vadībai ir uzreiz vieglāk. Ja. Ir kaut kādi dati, kas nāk, ir kaut kādi jāiko reiz apstīties, mums piemēram viens klients, kur mēs taisam reklāmu, un tur kaut kāds sapulcē, mēs sakam, rekur, šāda bija pārdošana e-komercijā, bet viņiem šie pārdošanas dati no e-komercijas aiziet arī uz viņu šo te ERP sistēmu, viņiem ir Soulcrafts. Un tad viņi var ļoti ātri apstīties, cik iepriekšējā mēnesī bija pārdošana, cik bija uz vietas veikalā, cik bija vairumtirdzniecībai, cik ir, piemēram, internetu veikalā, ja tā kā visu uzreiz var apskatīties, ja, vai kādos sapulcēs. Uzreiz balstoties šiem datiem, kāds prognozes var veikt, ja. Vieglāk pamanīt kaut kāds iespējas, tā kā tas mūsdienās, kad ir mākslīgā intelekta risinājumi, tur tajās ERP sistēmās arī var visu ko vai šiem datiem operēt, tā kā tur uzreiz labāki lēmumi un caurspīdīgāks process. Izaugsmes atbalsts, ja, piemēram, uzņēmums aug, ja jums ir šīs sistēmas dažādas sadalītas un nav savstarpēji kopā, piemēram, ir grāmatvedība un ir internetu veikals. Mums vienam klientam ļoti liela pārdošana internetu veikalā, un viņiem ir tā, ka pasūtījums tiek noformēts, tad šis pasūtījuma apstiprinājums aiziet uz e-pastu, un tad viņiem bija tā, ka šis pasūtījuma apstiprinājums tā kā papīra formātā tiek izdrukāts, un tad ar rociņu iedodas grāmatvedēji, kura sēž tā kā pāri galdam, ja? Un tad tā grāmatvede nelaimīgā ņem to papīru, un tur viņa baksta iekšā ar roku tajā grāmatvedības sistēmā šos pasūtījumu datus. Viņam dienā, sezonā ir tūkstošiem pasūtījumu, un rezultātā grāmatvedē vienkārši nereāls manuālais darbs, tas, ko mēs izdarījām, var, piemēram, uztaisīt, ka tieši aiziet kaut kādi dati, ja? Bet šajā gadījumā viņš saka, pirmajā solī uztaisām, kad mums no internetu veikala tiek izeksportēt CSV fails, vai tur XML fails, vai savādāks formāts, kāds ir vajadzīgs, lai grāmatvedību varētu ievilkt iekšā savā grāmatvedības sistēmā, tur saķektēt, iztīrīt un momentāli dabūt datu iekšā. Cik laiks tiek ietaupīts vienā dienā, cik laiks tiek ietaupīts nedēļā, mēnesī vai gadā, un pēc tam gadu gaitā. Tāpēc, ja uzņēmums attīstās, vai slēdz jaunas nodeļas klāt, ja veikali tiek pieslēgti, dažādos veikalos, dažādas pārdošanas, dažādas nolūkos, ja. Tāpēc vairumniekam viņiem Rīgā, viņiem ir, ja nemaldos, Smiltenē, ja. Vēl kaut kādās vietās, ja tur tad ir online. Ja tā kā uzņēmums attīstās, vienota sistēma palīdz atbalstu jums tā kā attīstoties biznesam, tā kā tas noteikti ir svarīgi. Klientu un partneru apkalpošanas procesu uzlabošana, ja, pieņemsim tas pats, ienāk pasūtījums, jums atnāk pasūtījums vienkārši uz papīra, un te jūs dodat tālāk darbiniekam apstrādāt. Tā vietā darbinieks vai kādam tas papīrs tur jānodod, jāpāriet vēl kaut kur. Tā vietā, piemēram, jums ir šī sistēma, kurā jūs viens darbinieks ir vienā telpā, viņš atbild par kaut kādām citām lietām, par pakošanu, bet, kad ienāk internetu veikalā pasūtījums, automātiski nonāk uz ERP sistēmu, tur kaut cilvēks pārbauda, viss kārtībā, apstiprina, tālāk nodod uz preces pakošanu, sagatavošanu, tālāk, kas apakota preci nodod kaut kādai nodaļai, kas atbild par piegādi, un tas viss notiek vienotā sistēmā, tie dati iet uz priekšu, kaut kas tur komentāri, viss notiek sistematizēti, automatizēti, un jūs līdz ar to varat iegādāt pieredzi, kad šie statusi nonāk atpakaļ internetu veikalā, un rezultātā uzreiz jūsu klientiem labāka pieredze, jo viņiem nāk uzreiz paziņojumi, e-pasti, īsziņas, kaut atgādinājumi, tā kā tas ir tāds arī būtisks tieši apkalpošanu procesu uzlabošanu, tad kavējam kļūdas, labāk klientu pieredze, lojalitāte, tā kā šīs sistēmas palīdz biznesiem attīstīties. Kad uzņēmumam ir laiks ieviest šo te ERP sistēmu? Pirmkārt, kad uzņēmumam laiks ir, tad ja ir dati izkaisīti dažādās sistēmās un Excel failos, bieži vien sākuma posmā mēs visi dzīvojam, ja, kad esam 1-2 uzņēmumā darbinieki,
Ko es arī ticu, ka pirms mēs sākam ieviest sistēmas, mums vienmēr ir jāpiegādā produktu pakalpojums, mums vajag naudu no klientus, tad mēs tā vietā, lai mēs sēdētu cītīgi un mēģinātu kaut kādas sistēmas, nodzināt laiku ieviešot sistēmas, vieglāk uztaisīt Google Sheetus, Exceli, paņemt kaut kādus gatavos risinājumus, tur sāk kaut kādus datus piefiksēt. Bet tad, kad biznesa aug, jums, protams, izveidojas daudz Exceli, Google Sheetu, ko viņi ņemt darīt. Līdz ar to tas ir tas īstais laiks, kad sāk domāt par vienotas sistēmas ieviešanu. Trūks reāli paskatām datu, izaug darbinieku skaits, izaug noliktava, jums prasa laiku lielu, lai savāktu datus par to realitāti, par atlikumiem, par kādām pārdošanām. Iespējams, īstais laiks ieviest sistēmu. Ja? Procesi kļūst sarežģīti, pasūtījumi, krājumu, jeb atlikumu kontrole, ražošana, finanšu uzskaits, pārāk daudz laika, šis manuāli. Tas vienmēr ir, kā es saku, šīm automatizācijām. Ir iespējams integrēt, piemēram, CRM sistēmā formu vai pieteikumu formu no mājaslapas, lai manuāli nav jāvada šie pieteikumi. Ja jums dienā ienāk viens pieteikums un prasa ievadīt 15 minūtes CRM sistēmā, tad varbūt, bet šo te integrāciju izmaksā, piemēram, 3 vai 5 tūkstoši, tad sākumā ir pilnīgi ok, ja jūs manuāli šo te ievadu dariet. Bet, ja jums dienā atnāk tur pēkšņi 20, 30, 50 pieteikumi, katru ievadīt CRM sistēmā manuāli prasa 15 minūtes, tad ir skaidrs, ka izdevīgāk jau veikt šo te integrāciju ar ERP sistēmu vai CRM sistēmu šajā gadījumā. Tā kā tas ir būtiski, līdz ko process kļūst sarežģītāki, tur reiz jāsāk domāt. Pieaug kļūdu skaits, dublējas, darbs kaut kāds dati tiek pārrakstīti no vienas sistēmas otrā manuāli, jūs tur copy-paste taisiet, strauja izaugsmu uzņēmumam, esošās programmas tur vai nu neērts interfejs, vai lēni strādā, uzreiz ir jāsāk domāt par kādu šādu vienotu sistēmas, ieviešanu. Nepieciešamās klientu apkalpošana, vai tur partneri, piemēram, jūs esat B2B uzņēmums, jums nāk potenciālais klients, hei, es gribu šādu te preču sarakstu jūs iedodat, es gribu šādus un šādus produktus iedomāt cenas. Un tad jūs ņemat manuāli, skatāties, zvanaties, tas prasa laiku, jums sliktāka kvalitāte apkalpošanai. Tas, ko jūs darat, jums ir internet veikals, B2B sistēma, jūs B2B klients autorizējas, viņš redz savas cenas, viņi atķeksē dažādus šos produktus, kurus viņi grib iegādāties, nosūta pieprasījumu jums uz šo te uzņēmumu, jums uzreiz ienāk sistēmā, ir atbildīgais pārdošanas cilvēks par konkrēto klientu, viņš redz uzreiz šo pieprasījumu, viņš no tās pašas sistēmas aizsūta cenas noprecizēt, nokļuva vai pieejamību, tur 5-10 minūtēs nočako, uzreiz aizsūta piedāvājumu klientam, B2B klientam viņš ienāk iekšā šai sistēmā, vai viņam atnāk e-pastā, viņš apskatās, apstiprina, kaut ko izmet ārā, viss pērk, to formēju, sūtiet man. Ātrāks process, tā kā straujā apkalpot šos klientus, reiz tas, kā jūs varat to izdarīt daudz efektīvāk. Nav skaidras izmaksu un rentabilitātes kontrolas, grūti precīzi, kur rodas peļņu, kur zaudējumi, šādas sistēmas, kur kaut kur ienāk kaut kāda prece, jūs iepērkat, kaut kur viņa tiek tirgota, veikalos, internetu veikalos, fiziskajos veikalos, kādiem partneriem jūs tālāk notirgojat, visu šo te var uzreiz redzēt, labāk kontrolēt. Ja šī kontrola nav iespējama vai tas prasa lielu darbu, tad uzreiz ir vērts domāt par kādu šādu centralizētu sistēmu. Vai uzņēmums paplašinās jaunās valstīs vai jaunas biznesa līnijas, vajadzīga kāda sistēma, kas aug līdzi, jāapvieno starptautiskos procesus. Tur viena filiāla Latvijā, viena filiāla ārzemēs. Uzreiz, arī mums viens klients, ko mums šobrīd tieši pārunas par jaunās mājaslapas internetu veikalu izveidi. Viņiem ir internetu veikals, kas ir tur Latvijā, Igaunijā, Somijā, tad viņš samot precīzi, neatceros, man liekas, Zviedrijā vai nebija plānos, bet viņiem ir divās valstīs ir dažas nokļuvas sistēmas atšķirīgām valstīm. Tas kā ieviest viņiem vienā ERP sistēmā. Tā kā līdz ar to, ja jūs starptautiskā tirgu, tad arī šīs sistēmas palīdz. Pieaug darbinieku slodze, vairāk laika tiek tērēts administratīviem darbam, nevis vērtības radīšanai arī. Jūs sapratīsiet, jums klienti darbinieki pavada kaut kādiem manuāliem darbiem un sistēmu
izpildīšanai jādomā par kaut kādu uzlabošanu un automatizāciju. Nu, un esoša programma, kuras novecojas, jā, funkcionāli neatbilst vairs vajadzībām. Vēl ir svarīgi šādas sistēmas, ka daudz kanālu pārdošanai, ja omnichannels, laikam minēja, ja, kad ir ne tikai internetu veikalā izpirkojiet, jums varbūt ir katrai valstī savs internetu veikals. Bet skatās un tad plusāk katrā valstī sava noliktava, kad jums kā uzņēmumam, kuram ir internetu veikals dažādās valstīs, kur katrā valstī sava noliktava, un jums ir, piemēram, galvenā filiāla Latvijā, jums reiz jāsaprot, kāda tur tā situācija, ar to jūs ieviešat tādas sistēmas, ko jūs centralizēti varat redzēt, kas notiek. Nepieciešams automatizēt grāmatvedību, loģistikas, integrācijas, jā, automātiski ģenerēt rēķinus, pavadījumus nosūta, pielāgo dažādas statusus, piegādes statusu redzēt. Arī lielisks iemesls, lai domātu par ERP sistēmas ieviešanu. Un droši rakstiet komentārus, ja jums ir jautājumi, un tie, kas ieslēdzās, atgādinu, ka mēs šajā te Facebook laivā vai tiešraidē stāstam par galvenajām kļūdām, kuras tiek pieļautas, integrējot šo te ieviešot ERP sistēmu, un tad viņa integrēta tiek ar internetu veikalu. Mēs esam integrēju, kas tieši nodarbojas ar šo te integrāciju. Un mēs novērtēsim, ja jūs nospiedīsiet laikus, smaidiņus, smiekliņus vai kaut kādu dusmīgu sēņu, jo Facebook algoritmam patīk, ka cilvēki iedarbojas. Tā kā droši rakstiet komentārus un es iešu priekšu. Iziesim galvenajām kļūdām, kuras tiek pieļautas, un tad es parādīšu galvenos principus, varbūt, kurus ievērot, kad jūs vēl domājat, kā vispār ieviest šo te noliktavas sistēmu. Šīs te kļūdas, protams, sadalīt dažādos blokos, bet pirmais būtu strateģiskās kļūdas, ja integrācijas sāka skaidriem biznesa mērķiem. Un vienā dienā bija telefona saruna ar vienu dāmu, kura teica, mēs ņemsim, mums vajag uztaisīt internetu veikalu, jo mums gribam atvērt jaunu biznesu, un pie reizes mēs varētu arī ieviest noliktavas sistēmu. Mēs nesaka, mums nav problēmas, ja jums uztaisīt internetu veikalu un ieviest noliktavas sistēmu, bet prasu, kāpēc jūs veiktu noliktavas sistēmu? Ja jums ir nauda, kur jūs nezināt, kur likt, ja mēs, protams, varam to izveidot, un jūs kā varbūt cilvēkam ir, minējis loterijā un let's go, tērējam naudu. Bet tā kā es viņu aprunāju, es saku, jums jau vēl nav noliktavas, jums būs dažas preces, jūs viņas ilgsiet internetu veikalā, jūs varat izdarīt manuāli. Tad, kad jums sāks nākt apmeklētāji, jums vēl vajadzēs naudu internetu veikalu izveidē, jums vajadzēs apmeklētāju izveidē, jums vajadzēs preces iepirkšanai, visdrīzāk otrā dienā jums veikalu negāzīs apkārt, līdz ar to jums vajadzēs finansējumu vēl vairākiem procesiem, pirms jums tas bizness aizies, un sāks tā nauda nākt atpakaļ. Un iespējams, ka pašās nākamā jūs varat pilnīgi iztikt ar to, ka jūs šo te aizmirst pārslēgt, jo arī izmēr tādi, lai jums ir vieglāk redzēt. Bet arī jūs varat pašā sākumā šo te noliktavas sistēmu vispār neieviest un neintegrēt, ja tikai kaut kādā brīdī jūs vēlāk to varat darīt. Nedaudz jau. Tā. Tālāk, otrais ir, jā, es ieskrējos, tātad, respektīvi, bez skaidri definētiem mērķiem. Tas ir vēl otra tāda strateģiskā kļūda, ka uzņēmēji uzskata, ka integrācija ir tikai IT projekts, nevis biznesa process, ja, kad uzņēmēji saka, ok, es paņemšu tikai cilvēku, šis IT cilvēks, tā ir saintegrē. Tas, man liekas, bija vienā, es nesaukšu to klientu, viņa gadījumā bija tas, manuprāt, lielāka kļūda, kad it kā viņiem uztaisīja internetu veikalu, it kā viņiem sāka integrēt, bet beigās tas viss pasākums uzkārās un nepalaida. Un, manuprāt, tieši tāpēc, ka tas uzņēmējs domā, ok, paskauk šī te džeku saintegrē. Tur ir svarīgi piesaistīt komandu ārpus, ne tikai IT cilvēkiem, ja, tāpēc to es pastāstīšu vēlāk. Tas, kas varbūt ir nepareizs ERP vai e-veikalu risinājumu izvēles pamats, ja jūs izvēlaties nepareizu e-veikalu risinājumu un grūtības uzreiz ir integrēt, varbūt var arī būt tā, ka DRP risinājums, ja, ir nepareizi izvēlēts maziem uzņēmumiem. Es labi nesaukšu nevienu ERP sistēmu, tas nebūs korekti, bet ir ERP sistēmas, kuras ir lielas, kurām ir dārgas licences, kuras ir populāras, kur kāds padzirdēs, man vajag šo sistēmu ieviest, ja.
Un patiesībā tā ieviešana maksā tūkstošus, tā licence maksā mēnesī simtus. Pat reizēm ir tā, ka licence nemaksā simtus, maksā desmitus dolārus, jau ir eiro. Sistēmas ieviešana maksā gan par tūkstošu, jums tas jāsaintegrē. Plus vēl rēķinieties, ka jums ir jākastamizē, kaut ko jāpielāgo tam biznesam. Rezultātā tos mazais uzņēmējs nevar pavilkt. Līdz ar to ir sistēmas jāizvēlas atbilst jūsu biznesa lielumam, vajadzībām, tāpēc noteikti ir svarīgi izvēlēties pareizās sistēmas. Līdz ar to tas bišķiņ sasaucās ar nepietiekams budžets un laika plāns, ka nepreizo sistēmu izvēloties, jūs vienkārši budžets neatļauj un vajag ņemt vērā, ERP sistēmas integrācijā vai vispār ieviešanā tas nav tikai par to, ka jūs nopērkat licenci, ja, vai par to, ka jūs ieviešat tehniski. Jums jārēķinās, ir jāspēj procesi, jāsazīmē, jāpārunā visiem darbiniekiem procesi, kā būs, jums jāmaina biznesa procesi, ir jums jāapmāca darbinieki, prasa laikam, jāiemācīsies nevis kaut kādas datu migrācijas, līdz ar to tā tehniskā IT daļa īstenībā ir maza daļa no visas tās lielās bildes, kuru jums ir jānorealizē. Tā, kur Aleksandrs raksta, varbūt konkrēta piemēra paņemsim 1C vizma. Varbūt Aleksandrs var uzzīt bišķiņus kā plašāk to komentārus, nesapratu to domu. Kaut kādu, kuru tu konkrētu piemēru gribēji, uzliek bišķi vairāk. Tātad viens bija strateģiskās kļūdas, otrs procesu un datu kļūdas. Viena liela, kas ko ļoti bieži nākas saskarties, ka dati e-veikalā un ERP nav sakārtot pirms integrācijas. Un tāpēc ir tā, ka visi tur noslēdz līgumus, IT sāk strādāt un darboties, un beigās izrādās, ka dati nav sakārtot. Tas, ko mēs darām parasti sadarbībā ar klientu, mēs sākam mājaslapas vai internetu veikalu izstrādi ar analītisko posmu, kura mērķis ir definēt, protams, mājaslapas struktūru, definēt labu konceptu, un vēl visādas lietas izdarīt, ja tur SEO daļa, bet viena svarīgā lieta, kad mēs izpētam, kādi dati būs integrēti starp internetu veikalu un ERP sistēmu, kādi būs datu lauki, cik bieži notiks kaut kādas apmaiņas, kādi formāti, kā tur tas API uzbūvēts, kura puse strādās, vai tur internetu veikals datus no nokļuvas sistēmas vai nokļuvas sistēma pušos pati tā kā visu laiku. Tāpēc svarīgi šo te izpēti veikt analītiskā posmā, un viena lieta, bieži vien problēma, ka dati nav sakārtot, un tad pirms vispār var uztaisīt šo te integrāciju ar integrāciju ar nokļuvas sistēmu internetu veikalu, vajag sakārtot datus, atribūtus, cenas, kaut kādas kategorijas, grupas un tā tālāk, tad var jēdzīgi to izdarīt. Netiek noteikts, kurai ir sistēma ar master data avots, kurā pārvalda produktus, krājumus, cenas, atribūtus, tās lietas. Vajag izdomāt, mēs parasti iesakam šo te nokļuvas sistēmu, nevis veikalu kā likt centrālo master data, jeb source of truth, kā lai šī nokļuvas sistēma ir tas centrālais. Reizēm nenosaka, tad tur kaut kāda dati tiek mainīti internetu veikalā, kaut kas tiek darīts ERP sistēmā, vai nokļuvas sistēmā, un rezultātā tur dubults darbs un tikai problēmas. Nepārdomāta nokļuvas un preču nomenklatūras struktūra, attiecīgi metrokāda struktūra katalogam, preču datu lauki, visās tādas nav pārdomāts, nodokļu ir iestatījumi, grāmatvedības dati netiek piesaistīti e-veikalu pasūtījumiem. Šīs jau ir tādas vairāk kā procesu un datu kļūdas, ko es gribu caur šo visu ieskicēt, ko es gribu parādīt un pateikt, ka šis dienas beigās tā integrācija nav IT tikai jautājums. Tas ir ļoti daudz dažādi aspekti un jautājumi jāzvanā, pirms jūs varat veiksmīgi nodrošināt šo te integrāciju. Trešais ir tehniskās kļūdas, izvēloties custom risinājumus, kas sarežģīti nākotnes uzturēšanai. Un arī nesaukšu konkrētus risinājumus, bet ir situācijas, ka, piemēram, mazais uzņēmējs izvēlas izstrādāt mājaslapu internetu veikalu uz Laravel bāzes. Un rezultātā Laravel bāzes rezultātā viņš nevar atļauties visu nepieciešamās programmēšanas, vai paņem arī lielās ERP sistēmas, kas maksā lielu naudu. Tas maziņš uzņēmums, kuram
nav liels tur apgrozi mēnesī, varbūt tur pāris 10,000, no kuriem vēl tev jānomaksā algas, īre, nodokļi, jāsamaksā par preci, vajadzētu peļņu, vajag attīstībai, reklāmai, tā tālāk. Pāris tūkstoši eiro mēnesī, tas nav liels cipars. Un ja tev no šī katru mēnesi jāveic kaut kādas customizācijas, integrācijas, kas jāpielāgo, jūs izvēlēšanās nepareizo risinājumu, kas jums nav pa kabatē, bet es kā minēju, nav tā, ka visas sistēmas, ERP sistēmas, visas integrācijas ir dārgas, jāizvēlas vienkārši pareizās integrācijas. Tāpēc tas, ko es vēlāk pastāstīšu par to līdzfinansējumu, tas ir superīgs un īstais laiks, ka to izmantot, jo jūs varat dabūt līdz 50% līdzfinansējumu šim te internetu veikalu izveidēji, integrācijai ar ERP sistēmu ieviešanai, tā kā tas ir īstais laiks, ka jūs ar valsts finansējumu varat pacelt savu biznesu nākamajā līmenī. Nākamā tekstā kļūda tāda liela. Dati netiek sinhronizēti reālā laikā, radot atšķirības starp krājumiem un ERP un veikalā. Kur ir interesanta lieta? Jūs varat integrēt, piemēram, šo te noktavu sistēmu ar internetu veikalu, bet jautājums, cik jūs bieži sinhronizēsiet? Vai jūs sinhronizēsiet katrus 10 minūtes, vai jūs sinhronizēsiet reizi diennaktī, vai jūs sinhronizēsiet pāris reizes dienā? Piemēram, mums ir viens klients, kuram ir 20,000 preču, un viņām ir tā, ka ir noktavas sistēma, ir vairākas filiāles, ir internetu veikals, un tie pirkšanās notiek ļoti, ļoti regulāri, ja, un viņiem ir, tā kā tas preces tiek izpirktas, un ja internetu veikalā jāmaksā ar karti, ar to tev vajag diezgan ātri tempā rādīt tos atlikumus, kas veikalā ir izpirktas, vai arī, lai cilvēks nepērk veikalā to, internetu veikalā, kas parastajā fiziskajā veikalā nav pieejams, ja. Un līdz ar to vajag tās sinhronizācijas ātri veikt, kur ir izaicinājums reizēm, redzu, pavirši uztaisa, kad vienkārši pie katras sinhronizācijas iet cauri visām precēm. Kā rezultātā tev vajag sinhronizēt visus datu laukus, ja, bet tev vajag tikai cenas nosinhronizēt. Tev varbūt vajag atlikumus tikai nosinhronizēt, bet pašas preces vajag tikai reizi diennaktī. Ja. Līdz ar to jādomā par to, kurus datu objektus jūs sinhronizējat. Savādāk tev izveidojas 20,000 preču sinhronizāciju. Tev ik pa 5 minūtēm palaižas preču sinhronizāciju atlikumiem, ja, un tur cenām. Bet realitātē tu nespēji, piemēram, 5 minūtēs nosinhronizēt 20,000 preču savā risinājumā, un tev karājas rinda, un tev nekad nepienāk nosinhronizēšana, visi jau dati jau visu laiku noveco. Tādā gadījumā ir dažādi risinājumi, ka sinhronizē tikai cenas, vai sinhronizē tikai cenas vai atlikumus, kur ir bijušas izmaiņas, un varbūt tev tur 5 minūšu laikā nav bijuši atlikumi izmaiņas 20,000 produktu, varbūt tev bija 15 produktiem, ja, vai 20. Līdz ar to ātrāk tā sinhronizācijas veids, ja, un tas ir veids, kā to izdarīt daudz efektīvāk un optimālāk. Tā ir, protams, integrācijas risinājums no mērogojums, piemēram, jums pieaug pasūtījums skaits, vai jums, piemēram, ir galvas noliktavas vairāk filiāles, ja, un izrādās, noliktavas sistēma dar risinājumam, ka tev ir viena filiāle, bet līdz ko tev vairāk filiāles, kur notiek fiziskā iepirkšanās, vai vajag pēkšņi ieslēgt kastaprātus, ja vēl kaut kādas iekārtas, vai, piemēram, tur vajag, nezinu, vēl internetu veikalu sinhronizēt, un tev tas risinājums neatbalsta, tev problēmas, tev nav integrācijas risinājums, ja kaut kāds, piemērots. Nav ieviest, piemēram, kļūdu žurnāli, log failu un kaut kādas tur sistēma monitorings, ja, kad nevari priekšlaicīgi pamanīt problēmas. Mums bija interesanti, arī vakardien vakarā man zvana viens klients, saka, Edgar, mums nevar preces nopirkt. Mēs mēs neko neesam tur darījuši, lauzus tajā mājaslapā internetu veikalā skatāmies, kā viss kārtībā. Izrādās, kaut kāds gluks ir bijis ar sinhronizāciju no noliktavas sistēmas uz internetu veikalu, tas ir ERP izstrādātāju un uzturētāju pusē, mēs nezinām, mēs neredzam, jā, bet ar to vajag būt kādam mehānismam, kas tajā brīdī, ja sinhronizācija neaiziet līdz galam, kaut kādu platformu nepārbauda, nākot paziņojums, lai zinu, ja, kad process nav izgājis līdz galam. Tā kā svarīgi, lai ir iespēja arī, kaut kādas, jo tur notiek ļoti liels datu apmaiņas, ļoti regulāri, kā izvairīties, lai šīs kļūdas nerodās. Un 4. galvenais tāds bloks no kļūdām, ja, tas ir organizatoriskās kļūdas, ja, neiesaist e-komercijas komandu, noliktavas darbiniekus, ja projektā piedalās tikai IT cilvēki. Mēs
tagad vienam tam uzņēmumam, kuram strādājam pie šī B2B risinājuma. Mēs tagad zīmējam visas tās schēmas, datu apmaiņas, visus tos procesus, kā tie dati mainīsies. Viņam iesaistam tajā procesā ir uzņēmumu, kas ir projektu vadītājs tieši procesu automatizācijās un sistematizēšanā. Tad ir pārdošanas galvenais vadītājs iesaistīts. Tad tiek runāts ar darbiniekiem. Mēs bijām tur nolikalu apstīties. Ja? Jāsaprot, ir visas puses, jo kuri cilvēki strādā šajā sistēmā. Šajā gadījumā, tad, kad viņi ievies sistēmu, tur bija vēl viss detalizētāk. Mūsu gadījumā mums iesaistās cilvēki, kas strādā ar internetu veikalu un kas strādā ar internetu veikala pasūtījumiem. Bet svarīgi vienkārši iesaistīt e-komercijas komandu, nokļūt darbinieku, visi, kuri ar šo sistēmu darbosies, jo viņiem ir ko teikt. Un, ja jūs viņus neiesaistiet, ir ļoti bieži pirmās kļūdas pieļausiet, kas tam jāpārstrādā, kas maksās jums naudu. Tā ir viena lieta. Bet otra lieta ir tas, ka darbinieki nebūs tā kā sajūta, ka viņi ir iesaistīti, viņi ir daļa no šī piedzīvojuma, no projekta, ja, un jums būs grūtāk ieviest jaunās pārmaiņas. Vēl viena lieta, darbinieki tiek apmācīti, kā praktiski izmantot jauno integrāciju vai jauno sistēmu. Un tad ir tā, ka, piemēram, jūs uztaisiet jauno risinājumu, darbinieki neapmāca, tad vienkārši lietojiet, darbinieki nesaprot, viņi noliek uz vēlāku laiku, un tur neiesaistās. Man bija citu atcerējos vēl viens īšķīgs case, ja. Uzņēmums, viņam ir viena nolika sistēma, bija Norgate, kurā darbojās darbinieki ikdienā, un tad viņiem bija viens C sistēma, kuri darbojās grāmatvedībā, 2 ERP sistēmas uzņēmumā. Darbinieki sūkstējās par to, ka ERP sistēma viena ir nepilnīga un tā tālāk, un zin, kā kaut kāda nevirzās attīstība. Bet, kad atnāk uzņēmuma vadītājs, viņš saka, bet, draugi mīļie, rekur mums ir tāda vēl sistēma, un tad vēl paskatās, nekur mums vēl šitien var to arī darīt to un to, ja. Un darbinieki netiek tā kā, apmācīti, izskaidrots, un ir tā kā komunikācijas trūkums, rezultātā atkal izaicinājums ieviest šādus risinājumus. Pārāk liela atkarība no viena piegādātāja. Piemēram, ir viena sistēma, ko izstrādātājs izrādājis no šķēlis. Viņam ir slikta komunikācija, viņam ir slikta attieksme, viņš neattīst savu sistēmu, un vienam klientam bija tāda vēsturiska sistēma mūsdienās. Ja 2025. gads atver sistēma, tev ir reāli zilie logi, tā kā 91. gadā, ja, un tur sazvanīt nevar, viņa neceļ, viņas nevar dabūt rokās. Problēmas to grupu attīstīt, un te viņi pārvietojās uz citu sistēmu, ja tur mūsdienīgāk, ātrāk strādā, reaģē. Tā kā no šī arī ir jāuzmanās. Nav, piemēram, vēl viena kļūda, netiek izdomāts, ko darīsim, mums tā sistēma nobruks, ja kāda būs, kas notiek integrācija, kas notiek ar uzņēmumu, kā mēs operējam, ja izdomāt vienkārši pārrunāt tādas lietas, ja. Un vēl viena kļūda, ka uzņēmēji reizēm uzskata, ka integrācija ir vienreizējs projekts, mēs nepārtraukt uzlabojumu procesu. Un tad tā pateiks tā, ka, ok, mēs uztaisījām, ko jūs vēl gribat uzlabot, kāpēc man jātērē nauda? Un tad ir tā, ka uztaisiet vienu veidu, vienu risinājumu, vienu to kopējo risinājumu, un tad ir tā, ka kaut kas nestrādā. Un darbinieks saka, mēs negribam lietot šitās 5 lietas foršas, bet šitās 3 rītīgi sūdzīgi strādāt ar viņām, vajadzētu uzlabot. Uzņēmējs negrib piedzināties, negrib tērēt naudu. Un tad ir kaut ko darbinieks lieto, kaut kādu dēļ nelieto, bet tā nav pareizi. Šīs sistēmas ieviešana, attīstīšana, pilnveidošana, tas kā process, kurš nekad nebeidzās, jo, ja jums kaut uzņēmums, jums kaut vajadzības, jums mainās darbinieki, mainās modeļas, viss pārformējās, mainās procesi, attīstās, atcerēt jaunas filiāles, ja? Un rezultāti notiek šīs izmaiņas tajās procesos, uzņēmumā, tur visu laiku ir jāsēž un jāattīsta šis risinājums, integrācijas, visi procesi. Tad jautājums, protams, pēc šī visa, kā veiksmīgi integrēt ERP ar internetu, vai kā veiksmīgi ievieš šo ERP sistēmu šajā uzņēmumā. Pirmkārt, skaidri nosakiet savus mērķus, ko jūs gribat sasniegt vai realizēt. Vai tas ir, lai tur atvieglot kaut kādus konkrētus nodeļas darbus, vai jums ir tās ir atskaites, vai, piemēram, nolikt atlikumi, lai ir pārvaldāmi. Jūs saprotiet, kas ir tie galvenie mērķi, kurus jūs gribat realizēt, lai jūs varat nokomunicēt ar visiem darbiniekiem savā starpā, un pēc tam varat iet un realizēt.
Otrs ir noteikti sakārtojiet produktu datus un kodus. Lai to veiksmīgi izdarītu, sākumā sāciet ar datu sakārtošanu. Tas ir tas, ko noteikti vajag, jo bez tā jūs nevarēsiet saintegrēt. Noteikti definējiet un vienoties, kas būs šī te master data, jeb single source of truth, kurā vietā jums glabāsies tie visi dati. Cilvēki kaut kādās sistēmās vai moduļos operē, kas būs tas centrālais single source of truth, kurā jūs operēsiet. Sāciet ar būtiskākajām integrācijām, jo integrāciju izveide, ieviešana, tas prasa naudu, laiku, cilvēku uzmanību, cilvēku resursu, un rezultātā, ja jūs gribat uzreiz visu procesu integrēt, visu pārtaisīt, tas jums maksās naudu, un tas jums prasīs baigo enerģiju, un beigās varbūt tas izgāzīsies tieši tāpēc, ka jūs nespējāt sasniegt mazākas uzvaras procesā. Tāpēc, tad, kad jūs to darat, vai jūs ieviešat no jaunu ERP sistēmu, vai jūs ERP sistēmu integrējat ar internetu veikalu, vienmēr sākat ar kaut kādu, kur mums ir lielākais manuālais darbs, kur mums ir svarīgāk uzturēt datus aktuālus. Un tad sākat ar šo vienu sakārtojiet, nosiniet uzvaru, ejiet tālāk. Piektais, noteikti iesaistiet IT un arī biznesa komandu, pārdošanas komandu, e-komercijas komandu. Iesaisiet visu komandu. Ja bez komandas iesaistas, jūs nepacelsiet. Jūs uztaisīsiet sistēmu, ko cilvēki negribēs lietot, bet viņi nav bijuši iesaistīti, tāpēc, ka viņiem nav viņu viedoklis paprastīts, un jūs sistēmu uztaisīsiet šķību greizu, nerealizēsiet to, ko jūs gribētu, tikai noteikti iesaistiet. Izvēlēties atbilstošu risinājumu. To, ko es jau pirmīt minēju. Ir dažādas cenas šī ERP sistēmām, ir dažādas cenas internetu veikaliem. Mums ir bijis tā, ka mēs vienam klientam pirms pāris mēnešiem gan internetu veikalu izstrādājām no nulles pilnīgi jaunu, gan integrējām, viņi ieviesa pilnīgi jaunu ERP sistēmu, integrēja šos datus ar internetu, jo viņiem nebija līdz, viņiem biznesa attīstījās, ieklājās apgrozījums, viņi uztaisīja, tad mēs uztaisījām jaunu internetu veikalu custom designu, integrējām, ieviesām, mēs, ieviesa šo te ERP sistēmu, saslēdz kopā ar internetu veikalu, un, man liekas, viņiem izmaksāja kaut kādi 10, 11, 12 tūkstoši kaut kāds, visas integrācijas, viss internetu veikals, sakārto datus un tā tālāk. Tas ir diezgan labs cipars, ja. Ja jūs iesiet ar lielām sistēmām, tur sistēmas ieviešana vieniem izmaksās varbūt 5, 10 tūkstošus, ja. Neskaitot vēl integrāciju, internetu veikalu izstrādi, visu to. Un es, kur pie viena uzņēmuma arī mēs strādājam pie B2B risinājuma, viņi teica, ka ERP sistēmas ieviešana izmaksāja apmēram 100 tūkstoši eiro. Tāpēc izvēlēties savam līmenim atbilstošas risinājumus, ja, kas ir jūsu biznesam atbilstošāks. Ja jūs esat mazais uzņēmums, kurš attīstās un jums jau tiešām tās preces ir noliktavā, gribas internetizēt internetu veikalu, uztaisīt internetu veikalu, atnākat pie mums uz e-komercija.lv, pieskaties konsultācijai, palīdzēsim saprast, kāds jums tur risinājums būtu viss ērtākais. Veiciet rūpīgu testēšanu, un es vēl būtu ieraugot, veiciet rūpīgu testēšanu, es varbūt vēl gribētu pieminēt, izvēlēties rūpīgi sadarbības partnerus, ja, lai nav kā citiem, ja, ka tur tev uztaisa kaut ko nepabeidz, kaut ko pazūd, līdz galam neizdara, ja. Atrodiet īstos partnerus, kam ir pieredze, kam ir labas atsauksmes, tas ir būtiski. Un rēķinieties arī to, ka viens ir vienreiz uztaisīt, bet otrs, ka jums jāsastrādājas ilgtermiņā ar šo uzņēmumu. Tāpēc izvēlēties pareizo partneri, bet turpinot tieši šo, veiciet rūpīgi testēšanu. Tad, kad jūs saintegrējiet, paskatieties dažādas scenārijas, informēt pasūtījumus, vai aiziet pasūtījumi, vai atnāk dati, ja jums ir B2B, vai autorizēties, atnāk pareizās cēnu grupas, ja pareizie visi grāmatvedības dati šim uzņēmumam, vai pasūtījums aiziet uz grāmatvedību, ja kā tās atlikumus sinhronizējās, vai tur naktī visi dati aiziet, kur vajag. Tā kā veiciet noteikti rūpīgi testēšanu, tas nodrošinās to, ka tā lietotāja pieredze būs laba, klienti būs apmierināti, un tas noteikti ļaus mums arī veiksmīgāk operēt un lojālos klientus vairāk piesaistīt un noturēt. Nodrošini kļūdu monitoringu, ja, ko es minēju konkrētīgām klientam. Viņam ERP sistēma noslēdzējās, viņam kaut kas nobrūk, pusceļā kaut kas paliek, un viņi nezina to problēmu, ja, un neviens par to nezina, un izrādās nav tā monitoringu vai log failu ievākšana, kur var paskatīties, ja, tā kā noteikti monitorējiet pēc sistēmas ieviešanas, lai tur viss ir kārtībā. Apmāciet darbinieku,
Tas ļoti svarīgi apmācīt darbiniekus. Ja neapmācīsiet darbiniekus, ieviesiet sistēmas, samaksāsiet, cilvēki negribēs darboties, un varbūt viņi tur klusībā, varbūt viņi baidās mums pateikt, ka sistēma ir stūts un viss ir slikti, bet izrādās mums vienkārši apmācīt darbiniekus, un vienkārši viņi nezina, kur meklēt, kāds ir nepacietīgs, ja kāds tur izbēsies. Apmāciet, procesā dabūsiet feedbacku, komanda būs uzturnēta un visi strādās priecīgi un laimīgi. Plāno nepārtrauktus uzlabojumus, to noteikti pieņemiet, ka kādu laiku visdrīzāk jums pēc pirmās versijas izstrādes nāksies kaut kādus uzlabojumus veikt, ja? Attīstīt un veidot un pilnveidot, un tā kā esiet gatavi, sopam attīstīt, tas tāpat kā mēs, mājaslapa uztais vienu versiju, tad tur attīsti, pieliekam funkcionalitāti, pieliek reģistrāciju, pieliek kartēm, sopu solim atkal un atkal. Ja jums nekas nemainās, tad iespējams jums biznesa neattīstās. Bet ja jums biznesa attīstās, nav mainās ar sortiments, produkti, noliktavas, funkcionalitātes, jums arī attīstīsies visas šīs sistēmas. Mūsdienās, ja, tas, kas nemainās, tas nepielāgojas. Nav tāda miera stāvokļa. Ja jums nav problēma ar šīm lietām, visdrīzāk jūs esat iestagnējuši. Kā jāplāno? Kas jāplāno integrēt ERP? Tas būs pēdējais bloks. Parādīt tikai dažus ieskatus, kā mēs šo te veicam, kā tas pasākums darbojās. Ja? Tātad atkārtojos, ja, definējiet biznesa procesus. Šeit ir tīri tāds piemērs, es tur tos datus aizslēgšu, lai jūs neredziet, bet jums ir svarīgi saprast savā pusē, kā jūs strādāsiet iekšējā uzņēmumā biznesa procesu, nevis tur tā kā 3 vārdos, jūs varētu šitā. Sazīmējiet, kur tas pasūtījums ienāk, kas viņu apstrādā, kas par viņu atbildīgs, kam viņš tiek nodots tālāk, ja. Īsta lieta noteikti vienmēr izplānojiet, sazīmējiet biznesa procesu. Ja, kur arī no viena mūsu klienta, ja, pasūtījums, kā notiek pasūtījuma strāde, kā notiek pasūtījuma noformēšana, ja, tur kādā internetu veikala pusē, ja, sazīmējiet procesus, ja, arī to mēs darām klientiem, tad, kad ieviešam analītiskajā posmā, izrunājam, sazīmējam, lai visiem rodas skaidrība, kā tas darbosies, lai pēc tam var precīzi ieviest. Tālāk, ja, definējiet target sistēmu, kāda jums būs, ja, šajā gadījumā piemērs no viena arī projekta, kur ir, piemēram, ir ERP sistēma, šeit gadījumā Solcraft, ir B2C, B2B sistēma, tad vēl CRM pa vidu ir, ja, sazīmējam, kādi dati, uz kurā virzienā staigā, reizēm pat pierakst, cik bieži, lai mēs tā kā varam komunicēt, ok, šādi izskatās, šādi dati staigā uz priekšu, atpakaļ, ja, identificējot datu apmaiņas dažādas, ja, kas tur tiek, tā kā, nezinu, ar šīm sistēmām, kādi dati tiek, stumdīti, identificēt datu objektus, ja, kas būs, ko jūs tā kā starp internetu veikalu un mājaslapu sinhronizēsiet produkti, ja, kādi produktu dati, klienti, atlikumi, cenas, ja, pasūtījumi, pieprasījumi, piegādes, kredītlimiti, ja jums ir B2B kategorijas produktu, kurā pusē, ja, jāidentificē šie datu objekti, kas staigā atsevišķi, jo, kā jau minēju, ja jūs šo te visu momentāli mēģināsiet sinhronizēt, tā sistēma kārsies, savā sakrāsies ļoti lieli saraksti ar sinhronizācijām, bet nenosinhronizēsies. Tāpēc sadalot šos sinhronizējumos elementus tādos kā datu objektos, jūs varat nosistematizēt, kurā brīdī kas sinhronizējās, lai tas slodzes mazāks, lai efektīvāk dati apmainās. Ja, tā kā noteikti identificējiet šos datu objektus un noteikti arī arī piemērs, ja, tā kā identificēt visu datu laukus, kādi datu lauki, kādas datu laukus sauksies API pusē, kāds datu tips, kāds datu piemērs, samples izskatās, ja, kāds nosaukums CRP tur pusē, tur vēl visādas lietas, ja, bet pasēžat, padomājiet par šīm lietām, pirms jūs lacat iekšā šajās te, tā kā, integrācijās ar nokļuvu sistēmām vai ieviešanās. Lūk, mēs esam pie noslēguma, droši uzrakstiet, ja jums ir vēl kaut kādi jautājumi. Ceru, ka jums bija šis te, laiks noderīgs un vērtīgs. Tas, ko noslēgumā ir tā nopaļojot, ja, pareiza ERP ieviešana var būt uzņēmuma izaugsmēs lūzuma punkts. Ja jums, piemēram, jūs spējat ātrāk, jums savu klientu bāzi, ja, un ja jūs šo klientu bāzi, nāk pie jums noteiktie pasūtījumi, nespējat apkalpot kvalitatīvi, ja, labi apkalpot, rezultātā, tie klienti būs neapmierināti, viņi aizies pie cita, ja, un
zaudējums nebūs tikai par to, ka jūs zaudējat šo te vienu pirkumu. Rezultāts var būt tas, ka viņš ar nākamo pirkumu, ja jums ir prece, ko regulāri, piemēram, uztura bagātinātājs, vai riepas, jūs vienreiz zaudējat to klientu, viņš atrod citu, viņš sāk pie viņa pirkt, jūs esat zaudējuši ilgāku laiku, ja? Tāpēc tas pareizi ERP sistēmas ieviešana, pareizi integrācijas nodrošināšana, ja? Tas var būt reāli uzņēmuma izaugsmes vai lūzuma, lūzuma punktu izaugsmē, varbūt arī pretējā virzienā, ja tās kļūdas. Kārtīgi, neplājot ERP ieviešanu, ja, tas var radīt lielākus zaudējumus nekā nest labumu. Tāpēc tur var būt, kā es minēju, cilvēki neapmierināti, visās sinhronizācijas dati nepareizi, darbinieki neapmierināti, beigās jūs iztērējuši naudu sistēmai, integrācijām, apmācībām, procesiem, visi neapmierināti, kas neiet, jūs vispār varat norakstīt šo te visu kā zaudējumus. Un noteikti procesā iesaistiet visas puses, visus darbiniekus, kas tur darbosies ar viņu, un kad arī nepareiz sistēmas izvēle var arī sarežģīt un nevis atvieglot šo te visu ieviešanu. Tāpēc svarīgi ir aprunāties ar speciālistiem, saprotot jūsu uzņēmumam vislabākos. Ja jūs ejat skriet krosiņu vai maratonu, jūs būsiet viena veida apaus, ja jūs kāpjat kalnā, jūs vilksiet citus apaus, jūs ejat mežā, zāģēt ar zāģi, jūs vilksiet citus apaus. Tāpat arī ar šīm sistēmām, integrācijām izvēlēties un ņemat to, kas atbilst vislabāk jūsu biznesam, atbilstošāk. Tas, ko vēl nobeigumā gribu pateikt, ka LIA šobrīd sniedz atbalstu un izfinansējumu līdz pat 10,000 tieši procesu digitalizācijai. Un jūs varat atnākt uz mūsu mājaslapu, uz sadaļu rekurveikomerci.lv, atnākat uz sadaļu līdzfinansējums. Paskatieties, te mēs esam izskaidrojuši bišķi vairāk, kas tiek un varat pieteikties konsultācijai, bet pamat ideja ir tāda. LIA dod finansējumu, piemēram, jums uzņēmumā vajag ieviest ERP sistēmu un uztaisīt jaunu internetu veikalu, nodrošināt šo sinhronizāciju ar aplikumiem. Tas, kas ir iespējams dabūt līdz pat 10,000 šādu projektu realizācijai, tas, ko uzreiz var pateikt, ir svarīgi, ka jums vispirms tā nauda ir jāiegulda no savas kabatas. Tad, ja jūs viņu ieguldat, uztaisat, tur bišķiņi vienkāršoju to procesu, bet dienas beigās jums ir jāiegulda, jums ir jāuztais, un tad LIA jums atmaksāt var 40 līdz 50% no projekta kopējās summas, bet maksimālā summa ir 10,000. Ja jums ir jautājumi par šīm lietām, aiziet mājaslapā, pieskatieties konsultācijai. Mums ir sadarbības partneri, kas pārzina un palīdz šīs visas dokumentācijas sakārtot, tā kā tur droši aiziet mājaslapā, pieskatieties un izmantojot iespēju. Šobrīd, teiksim tā, pirms kādām 3 nedēļām no 18 pieejamiem miljoniem bija jau rezervēti kaut kādi 4 apmēram. Ja? Līdz ar to ņemat vērā, ka ir kaut kāds tēmas, kādā tā nauda kūst un viņa pieejama mūžīgi. Kā kaut kāds 2, maksimums 3 mēnešus tā nauda būs, tad viņa beigsies. Ja? Tā kā izmantojot to iespēju kā saka, pa valsts naudu attīstīt savu biznesu. Lūk tā, tas arī viss. Facebook Live esmu izgājuši cauri nepilnā stundā. Un temats kaut kas tāds, ko nebieži runā, bet tīri mūsu pieredzes dēļ redzam, kad ļoti bieži ir kādas problēmas un uzņēmēji pēc tam nelaimīgi veicot nepareizās izvēles. Tāpēc ceru, ka bija noderīgi. Noteikti aiziet uz mūsu mājaslapu e-komerci.lv. Ja jums šis jautājums ir aktuāls, pieskatieties konsultācijai, palīdzēsim saprast gan to, varbūt kādi iespējamie risinājumi. Kādi, varbūt, ja jums internetu veikals ir, jums ir ERP sistēma kaut iekšējā, bet viņa ir jāsintegrē ar internetu veikalu vai jāuztais jauns internetu veikals, droši nāk pie mums. Dažādas risinājumus atradīsim un labprāt pastāstīsim, vai mēs, kolēģis Edmunds. Tā kā tiksimies online sarunā, un pēc kaut kādām 3 nedēļām jau nākamais Facebook tiešraide nākamā, kur es runāšu un stāstīšu tieši par to, kādā veidā izveidot mājaslapu priekš eksporta tirgus. Un tur tāds gadījums, klientam uztaisījām ļoti veiksmīgu projektu, viņiem nāk smuki līdzi, tagad visi strādā un griežās.
Un mēs gribējām padalīties, jo mums atkal pirms pāris dienām klients interesējās tieši uz B2B, un mēs sapratām, ka ir jāpastāsta, kā pareizi veidot tieši par eksporta tirgu, lai jūs pēc tam atrod, un jūs tiešām tie līdi nāk, jo tas klients, kam mēs uztaisījām, viņam agrāk bija 2 līdz 3 līdi gadā bez muldēšanas. Viņš pats mums teica, tagad viņam nāk kaut kādi 3 līdz 5 līdi dienā ienāk dažādos formās, tie mājaslapā vai e-pastā, no mājaslapas atnāk, no ārzemju tirgiem. Tā kā, ja pareizi to norealizē, pareizi izdara, jūs tiešām varat uzlabot eksportu un piesaistīt jaunus B2B klientus. Tā nākamais Facebook live būs par šo tēmu. Paldies, ka pieteicāties, piesakojāt, skatījāties Facebook live. Mēs noteikti tie, kas skatās atkārtojumu, jūs redzēsiet video atkārtojumu droši rakstiet komentārus, mēs pēc tam arī Facebook live atkārtojumiem atbildēsim. Tā kā rakstiet savus komentārus, tie, kas redzēs šo te tiešraidi vēlāk. Forša pēcpusdiena, darbojamies un tiekamies nākamajā video.